Čau! Priecīgs lieldienas visiem! Te Rojas no Piparsaulē. Es zinu, ko jūs šobrīd darat. Jūs krāsojat olas. Man arī šeit ir ola, bet man tik daudz krāsas nav, lai nokrāsotu visu šo olu. Liels paldies Lieldienas Zaķim no Strausu fermas Nornieka. Paskatīsimies, cik liela man omleta var sanākt no šīs milzīgās Strausa olas. Pie reizes arī pagaršošu un pastāstīšu, vai pēc garšas var atšķirt to no vistas olas. Strausa ola ir vislielākā ola pasaulē, kuru izdēja putns. Es domāju, ka šitika lielas olas varēja būt pirmajiem dinozauriem. Šī ola ne tikai ir vislielākā, bet arī te ir viscietākā čaumala. Tāpēc tradicionālā veidā man šo olu nesanāks pāršķelt, bet man ir palīgs. Ar nazi šo olu pārsist nevarēs. Protams, var ar cirvi, bet es negribu pazaudēt šo čaumalu. Ņemam rokā solu un atrodam spicāko galu. Man liekas, ka šis ir. Tātad liekam iekšā bļodā. Ņemam mūsu urbīti un mēģinam nolikt tieši centrā. Un tad urbiem iekšā. Mēģinu iezīmēt caurumu. Nesanāk ieurpties. Atradu šādu vērķi. Nu, varbūt omleti jūs arī neredzēsiet. Pamēģināsim ar āmuru. Sanāc! Būs jums omlete! Jā, man liekas, kad ir. Ahā! Es tur kaut ko redzu. Kaut ko slapju. Slapjus tur aus iekšā. Bet viņš vispār nekustas. It kā kaut kas tur ir sacietējis. Smaržo pēc vistas olas. Paplašināsim nedaudz caurumiņu. Tā, ņemsim čopstiku un pat cik šitas ir. Pat cik šī būs omlete, nevis vēršats, es šobrīd mēģinu sakult to olu. Sakratīšu. Esmu uzkarsējis pannu ugunskurā, mēģināsim to olu iekratīt iekšā. Cerams, ka panna būs pietiekami liela. No olas man iegāja tikai pusē. Iespējams, būs vēl mazāk. Domāju, man kāds 2-3 omletes vēl sanāks no tā, kas tur ir iekšā. Piebērsim sāli omletei un pievienojam piparus. Šis ir otrs cepiens. Pirmo cepienu es nepabeidzu līdz galam, tāpēc, kad nebija pietiekami dzeltenums, bija pamās temperatūras, tāpēc man tagad suns priecīgs. Bet šis ir otrs cepiens, un šeit ir dzeltenums, un kā jūs redzat, smuki. Vienīgā atšķirība starp vistas olu, ko es pamanīju cepot, ir tas, ka šī ir nedaudz stingrāka, nedaudz staipīgāka nekā parasta vistas ola. Garšo pēc olas. Noteikti ir dažas nianses, kura nodod, ka šī nav vistas ola, struktūra, garša, bet noteikti ir interesanti. Varētu pateikt, ka tā ir kāda putnu ola. Būs iespēja, noteikti pagaršojiet. Un pat cik ir lieldienas, es ar šo omleti pagatavošu kādu interesantu burgeru. Gaļas, protams, nebūs. Gaļas ētāji varat slēgt ārā video. Lūdzu, visi pievēršat uzmanību bulciņai. Šīs ir ekskluzīvas. Tās var saņemt tikai pie manis grilu skola vai arī manā kafejnīcā, kura man vēl nav, bet būs. Kā jūs redzat, bulciņu es jau esmu uzgrauzdējis. Tie, kuri neatcerās vai nezin, es atgādināšu, bulciņa tiek uzgrauzdēta priekš tam, lai mērce neiesūktos tajā. Mērci liekam tikai uz apakšējās maizītes. Tālāk mēs liekam olu. Paliksim mēs gurķīšus. Šie mums ir dimdiņu marinētie, ļoti garšīgi.
Un tagad koleslavu salātus. Šie ir tādi kāpostu burkānu salāti. Es burgeri gatavoju sev, rokas esmu nomazgājis, tāpēc to daru ar plikām, bet jūs pirms ēdienu pagatavošanas nekad neaizmirstat nomazgāt rokas. Pienācis laiks atvadīties. Paldies, ka skatījies! Vēlreiz priecīgas lieldienas, kārtīgi pēdat, kārtīgi izšūpojaties, tā lai vasarā odi nekož. Ar jums bija Rojas no Piparsalē. Atā!